Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm juridiskajā jomā. Mans vārds ir Edvijs Zanders, un esmu asociētais partneris un zvērnāts advokāts zvērnāta advokāta birojā Elisu Kļaviņš. Labdien! Šodien es uzdošu Edvijam jautājumus par tādu ļoti aktuālu, jau gadiem ilgi aktuālu, bet aizvien aktuālāku tēmu, kā mākslīgā intelekta un autoru tiesību, autoru darbu sadure. Tātad šīs divas jomas neizbēgami ir saskārušās un saskarās ar vien ciešāk, un no šīs sadures rodās dažādi jautājumi, dažādas interpretācijas, neskaidrības, arī tiesvedības. Likumdevēji strādā aktīvi gan Eiropā, gan ASV un droši vien arī sasniegs Latviju. Saka, Edvija, kā tad ir, vai mākslīgā intelekta izplatība, kā viņa ir mainījusi vispār izpratni par to, kas ir autora darbs, uz ko attiecās autortiesību likumi, droši vien jāsaka daudzskaitlī, kā šīs jaunās tehnoloģijas to ir izmainījušas? Jā, jāsaka, ka šobrīd tieši šis jautājums ir ļoti aktuāls, un patiesībā mēs esam tādā kā konversijas fāzē, ja mēs skatāmies no autortiesību viedokļa, jo pašas autortiesības ir ļoti sens, un šis regulējums ir datējums pat līdz 1886. gadam, kad ir Bernas konvencija izveidot, kas regulē šo jautājumu. Tad mēs varam iedomāties, ka šobrīd mēs faktiski strādājam ar ļoti seniem tiesību instrumentiem, kas mēģina regulēt kaut ko ļoti inovatīvu, progresīvu un kaut ko tādu, kas attīstās tik strauji, ka mēs pat nespējam tam izsekot. Un šobrīd šos te jautājumus, kā piemēram, kam tad pieder autortiesības no produktu, ko ir radījis mākslīgais intelekts, daudziem no mums ir pazīstami Midjourney, ChatGPT un daudz citu produktu, tad faktiski šo mēs mēģinam regulēt ar ļoti seniem tiesību instrumentiem, kas cits starpā ir arī atspoguļot Latvijas autortiesību likumā un arī Eiropas kopējā autortiesību regulējumā, no kura tad attiecīgi izriet cits starpā šis Latvijas regulējums. Un tas, ko mēs varam cits starpā redzēt šobrīd, ir šo te likumdevēju un tiesību piemērotāja sadursmi un mēģinot saprast, kā tad šis pareizi autortiesību regulējums būtu piemērojams. Un tas, ko mēs varam redzēt arī Eiropas Savienības un citu valstu līmenī, ir, ka ir šī, var teikt, kolīzija, kur ņemot vērā šīs tiesu prāves un arī ņemot vērā arī šī jautājuma attīstību, mēs saskaramies ar to, ka potenciāli šis regulējums varētu arī nebūt pietiekams, lai atrisinātu šos jautājumus. Un vienlaikus mums ir jāveicina tas, kad attīstās inovācijas, mums jānodrošina tas, ka tiek aizsargāts autoru intereses, bet tajā pašā laikā ir šī kolīzija starp autora interesēm un arī vienlaikus šīm inovācijām. Tas attiecīgi atspoguļojās jau eksistējošās tiesu lietās, kā piemēram ASV, apvienotajā karalistē, un visdrīzāk tas arī nonāk šeit līdz Latvijas jurisdikcijai. Labi, tad vērsim pie ragiem. Situācija, kurā mākslīgais intelekts ir kaut kādā mērā iesaistīts, autora darbu, literāra darbu radīšanā. Es esmu rakstnieks, es patiešām esmu rakstnieks, nevis piemēram, bet esmu, un tātad es savu jaunākā romāna tapšanā, izmantoju, daļēji izmantoju kaut kādas iespējas, ko man piedāvā robots. Vai un kā, vai likums šādu situāciju šobrīd vispār paredz, un tātad vai šādā gadījumā, kura autora darbs tas galu galā būs, manis vai mašīnas? Kāda tur ir kritērija? Jā, skatoties uz kritērijiem, pirmkārt, Latvijas regulējums paredz to, ka autors ir fiziska persona. Un otrkārt ir nepieciešams šis radošums un arī autora personības izpausme šī darba radīšanā. Un tāpēc bieži saskaramies ar jautājumiem, kur, piemēram, klients jautā, ja mēs esam radījuši darbu ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai tad būs šī autorība. Un tāpat arī šis jautājums tiešām ir aktualizējis. Un jāsaka, uzreiz jāsaka, ka viņš ir diezgan komplicēts pēc savas dabas.
un lai viņu interpretētu, tad mums ir jāizmanto šī Eiropas Savienības tiesas prakse, arī kas cits starpā pasaka, ka, protams, nenoliedzami par autoru būtu uzskatām tikai fiziska persona. Ja darbu ir, piemēram, pilnībā radījis mākslīgais intelekts, tad šis darbs nebūs aizsargājams ar autortiesībām. Nošķirot, vai konkrēts darbs ir aizsargājams ar autortiesībām vai nav aizsargājams ar autortiesībām, kā mēs varam redzēt, tad pirmkārt, protams, ir ļoti būtiska šī autora iesaiste. Tas ir arī atspoguļojies Eiropas Savienības tiesas praksē, kura cits starpā ir, piemēram, vērtējusi, vai personas portreta fotografija būtu uzskatāma par ar autoru tiesībām aizsargājumu. Un tas, kam vērs uzmanību Eiropas Savienības tiesa, ir tas, ka ir nepieciešams šis gan radošums, gan arī faktiski autora personiskais raksturs, kas ir ieguldīts konkrētajā portreta fotografijā. Ja mēs skatāmies uz šo autoru ieguldījumu, tad, protams, kad mēs daudz vienkārši paņemam telefonu, nobildējam kādu selfiju vai tam līdzīgi. Šeit šis personiskais ieguldījums visdrīzāk būs diezgan minimāls. Bet, ja mēs skatāmies uz citām situācijām, kur, piemēram, autors ir izvēlējies, kādā gaismā konkrētā fotografija tiks uzņemta, viņš ir izvēlējies leņķus, viņš ir norādījis cilvēkam, kas tiek fotografēts, kādu stāju viņam ieņemt. Un tam līdzīgi, tad šeit mēs jau redzēsim šo autora ieguldījumu. Un tādēļ, skatoties tīri un vērtējot šos soļus, mums ir gan kā Eiropas Savienības tiesa teikusi, gan arī Eiropas komisija, padome, un tam līdzīgi mums būtu jāvērtē šis autora radošais pienesums, personība un ieguldījums. Un šeit mēs varam faktiski iedalīt 3 fāzes. Mēs varam iedalīt šo koncepcijas izstrādi, tālāk mēs varam iedalīt nākamo soli, kas ir izpilde un attiecīgi gala rezultāta apstrāde. Un vērtējot šos soļus, tad mums būtu jāskatās arī, vai darbam, kas ir radīts, izmantojot mākslīgo intelektu, cik liela ir šī personas iesaiste konkrētā darba radīšanā. Ja, piemēram, darbs tiks radīts, piemēram, jūs paņemat, atverat Midjourney programmu un vēlaties ģenerēt kaut kādu veidu saturu, tā varētu būt fotografija vai kaut kāds mākslas darbs. Tad, ja jūs būsiet ievadījis tikai to, ka jūs vēlaties redzēt, kā, piemēram, cilvēki svin dziesmu svētkus, piemēram, meitene svin dziesmu svētkus vai meitene dejo dziesmu svētkos. Visdrīzāk šī jūsu iesaiste darba radīšanā būs bijusi diezgan minimāla. It kā, jā, protams, jūs koncepciju esat izvēlējies, ko jūs esat vēlējies tur saskatīt un tālāk, bet faktiski būtībā Midjourney vai arī cits mākslīgā intelekta rīks būs radījis šo saturu. Bet tam pretstatīt mēs varam situāciju, kurā, piemēram, jūs būtu ieguldījis daudzas stundas, izstrādājot šo koncepciju, beigās, piemēram, veic pēcapstrādi šiem dažāda veida attēliem, kas ir radīti, un tālāk arī, varbūt veidojot šo stāstu, un te jau mēs varētu pielīdzināties šai iepriekš minētajai lietai, kurā Eiropas Savienības tiesa vērtēja, vai fotogrāfijai varētu būt aizsardzība no autortiesību viedokļa. Un tādēļ, man liekas, tieši šī piemēra pretstatīšanā ir varbūt arī atslēga tam, lai mēs skatītos, vai konkrētais darbs būs aizsargājams ar autortiesībām, vai arī viņš nebūs. Tas ir, diemžēl, šobrīd vēl joprojām diezgan liels vērtēšanas jautājums. Jā, jo tā robeža diezgan smalka, tā klausoties, tad ir mums faktiski zem lupas, zem tādas tiesiskas lupas ir pats radošuma process kā tāds, un plus personas tātad radītāja iesaistes līmenis, tie abi ir tādi. Ļoti subjektīvi vērtējams lietas, un acīm redzot, tad, kā jūs minējāt, tiesa praksa, varbūt ir tas līdzeklis, kā šobrīd tādā pārejas laikā, vai ne, var nonākt pie kaut kādiem sakarīgiem rezultātiem. Jā, un ja es varu papildināt, tad patiesībā, kas to visu jautājumu padara vēl interesantāk, ir tas, ka ir ļoti būtiskas
atšķirības arī tajā veidā, kā, piemēram, Eiropas Savienībā tiek un varētu tikt potenciāli interpretēts šis mākslīgā intelekta radītais produkts un citās valstīs. Nu, piemēram, ASV, kas ir viena no tām valstīm, kas šobrīd ir visaktīvākā gan mākslīgā intelekta rīku radīšanā, nu, gan arī, kur visvairāk tiek jau šobrīd ģenerēts saturs izmantojot mākslīgo intelektu. Un, piemēram, ASV ir jau vairākas tiesu lietas, kurās ir risināti šie jautājumi, vai darbs būtu aizsargājums no autortiesību viedokļa vai nē. Un es varētu minēt vienu ļoti interesantu piemēru, kas faktiski, manuprāt, kolidē ar to, kā Eiropas Savienībā šis jautājums tiktu risināts. Proti tā saucamā Zārija lieta, kurā autore bija ieguldījis ļoti daudz laika, lai izveidotu komiksu Zari of the Down. Viņa bija tiešām tūkstošiem stundu ieguldījis, lai izveidot šo radošo koncepciju, ko varone darīs, kā tas viss izskatīsies līdz sīkākajai detaļai. Ievadījis tūkstošiem šos te atslēgvārdus lietojuma programmā Midjourney, un arī, protams, veikusi šo pēcapstrādi, ko mēs runājam, kas ir viens no kritērijiem, lai varētu izvērtēt, nu, vai darbam beigās ir šis te autora personīgais raksturs. Un tas, pie kā nonāca ASV autortiesību birojas, ir tas, ka šis darbs gluži pats par sevi nebūtu aizsargājums ar autora izņēmuma tiesībām. Protams, teiksim, šī te autora atsevišķas ieguldījums, kaut kāda posma, radošā koncepcija varbūt būtu aizsargājums, bet darbs pats par sevi, ko bija ģenerējis mākslīgais intelekts, nebūtu aizsargājums. Šeit, manuprāt, ja šo te jautājumu skatītu Latvijas tiesa vai, piemēram, Eiropas Savienības tiesa, es domāju, ka mēs nonāktu pie cita rezultāta, jo šis te personas ieguldījums konkrētā darba radīšanā, kā mēs varam redzēt, ir ļoti būtisks substantīvs daudzās, iespējams pat simtiem vai tūkstošiem stundās mērāms. Vai jums ir prātā kāds piemērs no Latvijas? Varbūt jūs savā prakses vietā esat saskāries ar kaut kādiem jautājumiem, kur šis ir ticis risināts? No prakses varbūt var minēt piemēru, kur ir situācija, kurā dizainers ir izstrādājis kādu produktu, piemēram, tīmekļa vietnes dizainu, un viņš lepni un vēloties arī parādīt, ka viņš ir ļoti progresīvs, pastāst par to arī darba pasūtītājiem. Saka, redz, esmu izstrādājis šo produktu, pastāst, cik ātri es to izgatavoju, un lūdzu, tad samaksā man attiecīgi atlīdzību par šī darba radīšanu. Bet var rasties situācijas, kurā varbūt uzņēmums nav īpaši apmierināts ar to, kad ir ticis izmantots mākslīgais intelekts, jo tā problēma rodās tajā, kad, ja autors būs izmantojis mākslīgo intelektu vai būs balstījies, var teikt, tikai uz mākslīgo intelektu, un viņa paša šī iesaisti būs diezgan minimāla, tad attiecīgais darbs nebūs aizsargājums. Un tas savukārt rada problēmas darba pasūtītājiem, jo viņš nevar izmantot savas mantiskās tiesības, kuras viņš ir ieguvis pasūtot šo darbu, un viņam ir grūtības, piemēram, ierobežot to, ka, ja, piemēram, tā būtu mājaslapas dizains, tad varbūt kāds cits vēlēsies, piemēram, viņa konkurence izmantot līdzīgu dizainu, un tad šeit rodās šīs problēmas. Bet kā tad uzņēmējiem sevi pasargāt, teiksim, lai neiekultos kādās nepatikšanās kontekstā ar autortiesību pārkāpumiem iespējamiem mākslīgā intelekta izmantošanas gadījumos, vai pietiek ar to, ka es vienkārši esmu labi informēts, ka mašīna tur ir bijusi iesaistīta, vai tas ir kādā līgumā jāatrunā īpaši? Jā, šeit es domāju, ka ir vērts runāt par diviem aspektiem. Viens ir pasūtītāji
aizsardzība, un otrs ir pašā darba izstrādātāja aizsardzība. Katrā ziņā, ņemot vērā šos starpgadījumus, kas ir bijuši jau šobrīd izveidojušies citās valstīs un rodās arī šeit, ļoti būtisks tiešām ir pievērst uzmanību tieši paša līguma izstrādes posmam un atrunāt šo te aspektu. Vai, ja mēs vērtējam no pasūtītāja perspektīvas, būtu svarīgi pasūtītājiem jau skaidri definēt konkrētajam darba izstrādātājam, kādas ir viņa ekspektācijas attiecībā uz šī darba izstrādi. Protams, ir gadījumi, kad varbūt pasūtītājs tieši vēlas, lai tiktu izmantots mākslīgais intelekts. Arī mēs savā nozarē saskaramies ar gadījumiem, kad klients, piemēram, vēlas, lai tiktu izmantots mākslīgais intelekts, jo viņš sagaida, ka attiecīgi tad iespējams varētu tikt efektīvāk radīts rezultāts. Un tādēļ būtu ļoti svarīgi atrunāt šo aspektu, vai mākslīgais intelekts, piemēram, tiks vai netiks izmantots, un arī par to, kāda būs šī autora iesaisti konkrētā darba radīšanā. Savukārt, tīri vērtējot no darba radītāja un arī faktiski no katra mūsu perspektīvas, būtu ļoti svarīgi pievērst uzmanību mākslīgā intelekta rīkus definējošiem lietošanas noteikumiem. Kas tad tur ir ierakstīts attiecībā uz autortiesībām, un arī, faktiski sanāk sekot līdzi arī tam, uz kāda pamata vai izmantojot kāda veida darbus attiecīgais mākslīgā intelekta rīks ir ticis trenēts. Jo daudzi no tiem, kā parāda, piemēram, šī brīža prakse, piemēram, ASV arī tajā pašā skaitā Stability AI pret Getty Images lietu, kur šis Stability AI rīks, kā apgalvo Getty Images, tika trenēts balstoties uz viņu 15 miljonu bilžu datubāzi. Un tādēļ šobrīd ir šī iesniegta prasība pret Stability AI par 1,8 triljoniem, kur katra bilde ir novērtēta kā 150,000 vērta, un tas savukārt potenciāli rada tālāk sarežģījumus arī praksē. Tādēļ arī faktiski ir jāsako līdzi gan šiem lietošanas noteikumiem, gan arī jāpārbauda, cik ļoti uzticams ir konkrētais rīks, vai tur nevarētu rasties kaut kādas tālāk problēmas, kas arī varētu ietekmēt gan pašu darba autoru, gan arī šī darba pasūtītāju. Tāpat arī autoriem būtu jāpievērš uzmanība tā informācija, ko viņi izmanto, lai radītu konkrētos darbus. Un tas attiecās uz dažādu veidu autoriem, ne tikai autoriem, ko mēs klasiski iedomājamies, kā literāro darbu, rakstniekiem un tam līdzīgi, bet faktiski arī jebkuru no mums, kas izmanto dažādu veidu mākslīgā intelekta rīkus, piemēram, to pašu ChatGPT vai daudz citus tā atvasinājumus, lai faktiski pilnveidotu un efektivizētu darbu. Un viens no tiem aspektiem, kas ir jāievēro, ir konkrētās informācijas, ko mēs ievedam konfidencialitāti. Pirms darba vai, jebkāda darba izstrādes būtu pirmkārt jāieskatās lietošanas noteikumos, mākslīgā intelekta, ko tad tie paredz? Vai, piemēram, mākslīgā intelekta īpašnieki var analizēt šo te informāciju, ko jūs ievedat, tāpat arī vai kāds monitorē arī to informāciju, kas tiek ievadīta mākslīgā intelekta rīkā. Un cits starpā arī vai jūsu ievadītie atslēgvārdi, vai arī atsevišķi mākslīgā intelekta rīki arī ļauj, piemēram, augšu pielādēt dokumentus, Wordus, PDFs un tam līdzīgi. Kas tad notiek ar šiem dokumentiem? Un ir atsevišķi mākslīgā intelekta rīki, kas izmanto, piemēram, jūsu jautājumus, jūsu dokumentus, lai tālāk attīstītos, lai kļūtu gudrāki. Es zinu, ka tu esi pasniedzējis arī universitātē, un, protams, izglītība un it īpaši augstākā izglītība ir viena no jomām, kur šī mākslīgā intelekta iesaistīšanās ir problēma, un acīm redzot būs arvien lielāka. Kā tu redzi, kādi ir šeit risinājumi, kā nepieļaut varbūt to, ka cilvēku vietā visu raksta mašīna? Jā, faktiski šeit mēs varam redzēt divas pozīcijas, ko šobrīd ieņem universitātes, vai pat 3 pozīcijas. Viena pozīcija ir absolūta mākslīgā intelekta noliekšana,
kur atsevišķas universitātes, piemēram, apvienotajā karalistē, ir ļoti skaidri pozicionējuši, ka mākslīgais intelekts ir pilnīgs nē, un tas nekādā gadījumā nebūs. Tad cita pozīcija ir pilnīgi neziņa, kur mēs izliekamies, ka tas neeksistē, un tad kaut kas, protams, ja kādas no programmām, piemēram, Turnitin vai tam līdzīgi saskata, tad mēs reaģējam. Un trešā pozīcija savukārt ir mākslīgā intelekta inkorporēšana mācību procesā. Manuprāt, vērtējot to, kā mākslīgais intelekts, cik strauji viņš šobrīd ir attīstījies, un manuprāt, šī nenoliedzama būs mūsu un daudz profesiju neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ mākslīgo intelektu noteikti ir vērts inkorporēt mācību procesā, ļaut studentiem jau šobrīd apgūt tās zināšanas, kas ir nepieciešams, bet šeit mums būtu jānodala tā robeža, kurā viens mēs mācāmies to lietot, un cits, kur studentiem varbūt ir jāparāda zināšanas, kas nav saistītas ar mākslīgā intelekta izmantošanu. Un ja mēs runājam par šo te otro kritēriju, tad te ir parādās jautājums par akadēmisko godīgumu un to, kā augstskolas definē, kas tad ir uzskatāms par akadēmiski godīgu rīcību vai nē. Vērtējot to, ja, teiksim, studējošie izmanto mākslīgā intelekta rīkus brīžos, kad ir jāparāda savas zināšanas par to, cik labi viņi prot atspoguļot vielu, ko ir apgūši, tad, protams, tas galvenokārt tiktu uzskatīts par akadēmiskā godīguma pārkāpumu, jo faktiski studējošais nav parādījis, nav atspoguļojis to savu zināšanu līmeni, bet tā vietā ir varbūt izmantojis kaut kādus rīkus, kas viņa vietā atspoguļo šīs zināšanas un prasmes. Okay. Atgriežoties pie regulējuma, tātad pie tā nebeidzamā skrējiena pakaļ tehnoloģiju attīstībai, vai tu kā jurists redzi, ka tas vispār ir iespējams radīt tādu regulējumu, kas šo milzīgo jomu kaut kādā veidā pāraudzītu un aptvertu, kur, protams, nav tikai autortiesības, bet ļoti, ļoti daudz citu aspektu. Vai vispār to var izdarīt un vai to vajag tam dzīties pakaļ? Jā, ļoti labs jautājums. Šobrīd patiešām tas ir milzīgs skrējiens. Tas ir milzīgs skrējiens gan tehnoloģiju aspektā, kur tehnoloģijas attīstās absolūti nepieredzētiem tempiem. Ja mēs kādreiz skatoties uz to pašu ģeneratīvo mākslīgo intelektu vērtējām saturu, ko viņš var radīt kā 4 līdz 8 gadus vecam bērnam, tad tagad jau šis te rīks ir spējīgs veikt ļoti sarežģītus darbus, nokārtot dažādas kvalifikācijas eksāmenus sekmīgi un tam līdzīgi. Vērtējot par to, vai ir vērts regulēt, tad noteikti, kad to ir vērts darīt, jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie diezgan bīstamas prakses. Mēs varam redzēt, ka lielie tehnoloģiju milži, viņi sacenšās savā starpā par patērētājiem, par to, kurš radīs visadvancētāko produktu, kas būs vairāk uztverams vai vēlams lietotājiem, un šeit mēs varam nonākt pie daudzām problemātiskiem jautājumiem, ko arī šobrīd mēģina, piemēram, regulēt Eiropas Savienības likumdevēji, kas šobrīd izstrādā Eiropas Savienības mākslīgā intelekta aktu, kas cits starpā paredzēs, kāda veida mākslīgā intelekta prakses būtu uzskatāms par aizliedzamām. Kā piemēram dažāda veida biometrisko datu automatizēta apstrāde vai kaut kāda veida prakses, kas varētu būt kaitniecisks, piemēram, bērniem vai kaut kāda veida etniskajām grupām vai vērtētu, piemēram, kuru darbinieku pieņem darbā, balstoties tikai uz automatizētu vērtētu, kuru darbinieku pieņem darbā, balstoties tikai uz viņa, piemēram, reliģisko piederību vai kādiem citiem faktoriem. Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem tieši attiecībā uz mākslīgo intelektu, kad mēs izmantojam to lēmumu pieņemšanā vai arī, piemēram, komunikācijā ar cilvēkiem, ja šī praksa varētu būt kaitnieciska. Tādēļ noteikti to ir vērts regulēt, un arī, protams, ir šis jautājums, atgriežoties atpakaļ pie autortiesību konceptu, tad mums ir jāskatās arī, kādā veidā mākslīgais intelekts tiek apmācīts, un tad
un kas tiek izmantots tā pamatā. Bet kopumā šis skrējiens ir diezgan pamatīgs, un mēs redzam to, ka regulējums bieži vien kavējas, vai arī šis regulējums nespēja tomēr regulēt mūsdienu tendenci. Tāpēc šis piemērs par Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma aktu mēs redzam to, ka sākotnējais projekts jau pavisam būtiski sāk atšķirties no tā produkta, kur mēs esam šeit. Jo, piemēram, pēdējā gada periodā ir ļoti attīstījies ģeneratīvais mākslīgais intelekts, un tad reaģējot uz to, Eiropas Savienības likumdevēji jau ir iekļāvuši atsevišķas klauzulas, atsevišķas prasības, kas regulē tieši šo te ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Bet tajā pašā laikā, vērtējot, kad tad galu galā šis regulējums stāsies spēkā, un kad viņš tiks pieņems, tad tas visdrīzāk būs tikai 2025. gads, un tad ir jautājumi, cik tālu šis regulējums būs, cik tālu jau šie produkti būs attīstījušies. Bet mēs varam redzēt, ka norit ļoti strauja sacensība arī starp dažādām valstīm par to, kura tad būs pirmā, kas regulēs mākslīgo intelektu. Eiropas Savienība cenšas būt viens no vadošajiem spēlētājiem, vienlaikus arī, piemēram, Ķīna ir diezgan tālu tikusi ar savu mākslīgā intelekta regulējumu. Tur parādās ļoti interesanti koncepti, tāpat arī apvienotajā karalistē ir regulējums, kas skar šos jautājumus. Protams, arī ASV atsevišķos šatos parādās noteikti jautājuma regulējums. Tā ir sacensības starp valstīm, kura būs pirmā, un arī kura radīs šo produktu, kas varbūt radīs līdzsvaru starp mūsu kā lietotāju aizsardzību, mūsu tiesībām un arī, protams, šīm te uzņēmumu interesēm radīt šos te produktus. Paies vēl daži gadi, un tajā mēs redzēsim, ka mākslīgais intelekts pats sev regulējumu veido, jo viņš būs sapratis, ka tā ir viena liela aktuāla lieta un kaut ko piedāvās varbūt. Jā. Liels paldies Edvijam par tādu ļoti vērtīgu ieskatu šajā ļoti plašajā, patiešām pat varētu teikt neaptverami plašajā jomā, kas kļūst aizvien aktuālāka un kam uzmanība tiks pievērsta aizvien vairāk arī no regulējuma viedokļa, arī no autortiesību viedokļa. Bet kamēr vēl šis regulējums top un nav līdz galam izstrādāts, uzņēmējiem droši vien būtu vērtīgi, un arī autordarbu radītājiem un to lietotājiem ikvienam būtu vērtīgi varbūt pievērst uzmanību tam, ko tad pašas šīs mākslīgā intelekta platformas ir definējušas savos lietošanas noteikumos, un tāpat arī vienojoties ar tiem sadarbības partneriem, kas jums autordarbu izstrādē ir, varbūt nodefinēt tos izmantošanas nosacījumus iespējami detāli, un tā abas puses varētu sevi maksimāli pasargāt. Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.